Sveiciens kriptomānijā! Šajā video pēc jūsu pieprasījuma tad vēlreiz galējo reizi apskatīsim un iziesim cauri, kas tad ir Wall Street meme coins. Kāpēc mēs šo te savā kanālā apskatām jau trešo reizi skatieties šeit. Pirms 2 mēnešiem tieši monēta ar 100x potenciālu Wall Street meme monēta. Ar to mēs sākām. Tad visas te pārējās tās lietas, uz kurām jau mēs daudz ko nopelnījām un tā tālāk, ja, notikušas jau šeit ir. Dažas mēs pieminam tikai 1 vai 2 reizes, un tas ir ātrs pump and dump pasākums. Ja šajā gadījumā Wall Street meme coins tāda nav, jo tā gatavojas. Skatieties, šeit pirms 3 nedēļām mēs apskatījāmies viņu otro reizi, ja, kad beidzās faktiski oficiāli ar pirmspārdošanu 25 miljoniem, tātad 25 miljoniem dolāriem savākt. Okay? Un šodien pēc jūsu pieprasījuma vairāki cilvēki kriptomānijas adminam bija rakstījuši, kas ar Wall Street meme coin, kad viņi iznāks, kas ar viņi notiek, kāpēc ir vērts viņu tā kā izskatīt, apskatīt un tā tālāk. Ja? Šajā gadījumā no visām tām monētām, kuras mēs šeit esam apskatījuši, nevienai līdz šim nav bijusi tik ilgs un pamatīgs sagatavošanās process. Ja? Un tas ir vēl viens iemesls, kāpēc šodien šeit mēs gribam par to vēl pēdējo reizi parunāt. Tad viss pēc kārtas, tad, kā jūs zinat, jebkurš oficiālais links ir tikai zem šī te video aprakstā. Neuzķeraties uz fejkajiem linkiem, it sevišķi jūs sērfojat pa Telegramu, jo, kā jūs zinat, visām šīm te monētām un daudzām lietām ir copycati. Tātad tās tie cilvēki, kas mēģina nopelnīt uz jūsu lēticību, uz mūsu lēticību, ja? Un mēs paši tam esam izgājuši cauri nevienu reizi, tāpēc zinām, kādā veidā jūs brīdināt. Bet kāpēc šī ir pēdējā iespēja? Pirmkārt, atcerieties, ja šeit rekur augšā ir tāds skaitītājs, tātad Wall Street meme coin monēta pēc 12 dienām, 3 stundām 47 minūtēm, tas ir brīdī, kad es šo te filmēju, ja, iznāks oficiāli biržā, kas nozīmē, viņi tiks listot, viņi varēs pirkt, viņi varēs pārdot, viņi varēs tā kā mainīt un tā tālāk un tā tālāk. Ja? Tāpēc jūsu iespēja iegādāties viņu vēl ir tikai 10 dienas, kā jūs redzat. Ja, tas nozīmē, ka pēdējās 10 dienas, tas ir no šī brīža, kad jūs varbūt šo skaraties, varbūt jau ir mazāk, ja jums ir iespēja vēl iegādāties šo te Wall Street meme coin. Kas jums jāsaprot, tad šeit ir daudz un dažādas papildus iespējas bez tā, kad jūs vienkārši nopērkat pašu coinu. Kā piemēram, ja jūs varat atnākt šeit un piedalīties $50,000 vērtījā airdropā, ko tas nozīmē, ka tiks sadalīts dažādas balvas. Kas jums ir jāizdara? Jums principā ir jāizpilda šie tie uzdevumi. Kā piemēram, piesakot Twitterī, apmeklēt lapu, pievienoties grupai. Ja, katreiz, kad jūs uzspiežat uz šīm lietām, ja, tad attiecīgi tās lietas, ko jūs būsiet izpildījuši, atzīmēsies šeit kā jau izpildītas. Tās, kuras nebūsiet vēl izpildījuši, varēsiet vēl izpildīt. Ja. Katra jūsu šī piedalīšanās dod jums 1 punktu, ja, un, protams, ja, jums ir tādā veidā iespēja uzvarēt kādu no šiem $50,000, kas tiks airdropoti, jeb šo atsūtīti caur kripto maku uz maku tiem, kas viņus arī uzvarēs. Ja, pieskot šeit visām šīm lietām, izmantojot šīs iespējas. Ja, šīs iespējas ir tādas, kas ir unikālas. Tas ir mārketinga nolūkos tiek darīts. Ja. Tātad šajā te gadījumā, kā jūs redzat, šeit ir 103,000 cilvēki piedalās, tātad vai 103,000 entries, tas nozīmē, ka, protams, kāds ir ar vairākiem kontiem piedalās un tā tālāk. Tas nav ierobežots, ja, tāpēc tas ir mārketings, tāds arī strādā. Tāpēc izmantojot to, tā noteikti ir vēl viena iespēja. Kāds vēl šeit ir iespējas? Tad jums ir iespēja jau šeit atnākt un apskatīties visas pārējās oficiālās sadaļas. Tātad jūs varat pievienoties Discordam, tieks, nezinu, tā ir foršakam platformu kopienām, kuras uzdod dažādas jautājumas. Tātad Telegram, ja? Tātad Telegram, protams, ir tikai oficiālais kanāls šeit, ja? Atverat Telegram, ejam caur Telegram šeit un te mēs arī pievienoties. Jums jāpaprasīs, lai jūs noverificējaties, ja? Jūs sāksiet savu verifikāciju un būsiet tā kā lapā iekšā. Ja, tā kā, tas ir tas, kas ir jādara. Šeit paskatieties 26,000 cilvēki pievienojušies, ja, tātad rekur šeit ir dažādas iespējas un idejas. Šeit var izlasīt augšā, kā vienmēr visās grupās ir tātad šie te pinned messages, ja, tātad uz tām var uzspiest, un tas ir tas, ko paziņo pats tātad Wall Street meme coins radītāji, kaut kādi svarīgākie notikumi, kā piemēram, skatieties, 11 dienas palikuši līdz presales pavisam beigsies. 27. septembris, ja, tātad ir multiple tier 1 exchanges, tātad vairākās biržās uzreiz 27. septembrī šī te monēta tiks izlaista. Ja. Principā mēs sagaidām lielu masveida kāpumu, lidojumu uz augšu šim te visam pasākumam, ja, un tas ir tas, uz ko mēs šeit kriptomānijā tā kā liekam savu naudu. Ja? Un, kā jūs zinat, šeit mēs tikai rādām pasākumus, projektus, coinus, spēles,
Ja, tikai tās, kur mēs kā kriptomānijas kopiena, kriptomānijas grupa, fanātiķi, ja, kuriem viss šis te patīk, paši piedalāmies un, kā saka, balsojam ar savu investīciju vai riska kapitālu. Atgriežoties atpakaļ pie šī te iespējām, tātad šeit ir daudz dažādi citi mēdī, ko jūs vēl varat apskatīties, ja, tātad par NFT, ko es jums jau vienreiz stāstīju un tā. Plus jums, protams, vajadzētu arī atgriezties atpakaļ tātad šajā oficiālajā lapā un apskatīties, kādā veidā tad šī te monēta strādā, ko ar viņu var darīt. Ja, es pagājušais diezgan padziļināti stāstīju, kas ir stakings, noskatieties video, tepatām piespraudīšu viņu arī augšā, lai jūs zinātu, kā tas strādā un tā tālāk. Šobrīd tātad APY tas ir gada atgriezeniskais procents uz jūsu kapitāla 61%, kas ir ļoti, ļoti labi. Ja, tādā veidā, ja jūs esat šeit nopirkuši un iesteiguši šīs te monētas, tad tas ir tas, uz ko jūs noteikti jau tagad šobrīd varat cerēt. Protams, tas APU atkarīgs no tā, cik daudz dalībnieku piedalās, ja, lūk, cik daudz monētas šeit ir ieliktas, un tas ir tas, kas dod jums papildus tātad peļņu kādā veidā. Tad jūs šo te likviditāti radot, aizdodat nedaudz šīs te monētas, paturot šajā te kontraktā, iesaldējot uz kaut kādu laiku, ja, pelnat procentus no tā, tādā veidā tas arī strādā. Tas ir tādas lietas, kas ir tā kā, būtiski zināt, vajag sevi izglītot par šīm te lietām. Te ir dažādas valodas atrodams arī, ja gadījumā jūs lasat kādā no tām citām valodām labāk, tad šeit ir augšā tāda pozīcija, kur oficiāli pārslēgties. Mēs kā vienmēr izmantojam, mēs runājam te savā kopienā angliski daudz, bet tie, kas nerunā, tie vienmēr var atnākt uz uztikšanās labo taustiņu. Ja jums ir, piemēram, Chrome pārlūks un jūs esat iestādījuši kā pamatvalodu latviešu valodu, ja, tad jūs vienmēr uzspēs translēt to latviešu, ja jums šis tiks iztulkots latviešu valodā. Lūk, tie, kas vēl nezina, kas bija viens svarīgs jautājums, ko, manuprāt, kriptomānijas admins man pēdējā laikā teica, ka viņi diezgan daudz cilvēkiem palīdzēja šo lietu atrisināt. Tad es jums parādīšu vienu svarīgu lietu par iegādi, par nopirkšanu, ja, un kādā veidā šīs te meme coini, kurus jūs iepērkat pirms pārdošanā, tātad var startēt. Tad ir vairākas lietas par to, kas jums jāzina ir par šo te tā kā priekšpārdošanu. Viena no lietām, par ko jums būtu jāzina, tas, kad jūs iegādājaties kaut kādu monētu priekšpārdošanā, viņa ne uzreiz vai nevienmēr būs pieejama jūs kaut kādā makā. Parasti ir kaut kāds nosacījums, ja jūs nopērkat kaut ko, tad pēc kaut kāda un tāda laika jūs šīs monētas varēs atrast kaut kādā noteiktā konkrētā vietā. Plus otra lieta, ir svarīgi apskatīties, uz kādas blokķēdes tad šis konkrētais tokens tiks pēc tam tā kā, radīts. Ja. Šajā gadījumā šis Wall Street Memes tokens ir uz Ethereum blokķēdes, ja? Taču viņi piedāvā iespēju iegādāties ne tikai ar Ethereum, ja, kā šajā gadījumā, ja? Bet jums ir iespēja arī iegādāties ar BNB caur Binance Smart Chain. Respektīvi, tā ideja ir tāda, ka jūs samaksājat priekšpārdošanā ar vienu kriptovalūtu, bet tad, kad priekšpārdošana ir beigusies, jūs nāksiet šajā te lapā, paņemt savas šīs te monētas, ja? Izņemsiet jau viņus tā kā īstajā, tajā tokenētajā valūtā. Tas nozīmē, ka jums būs jāpārslēdzas uz šo te Ethereum network. Ja, parasti vai uzspiežot šeit jūsu Metamask, ja jūs lietojat Metamask, to izdarīs automātiski. Ja nē gadījumā, tad jūs to varat izdarīt vienmēr Metamaskā manuāli pārslēdzoties. Ja? Kas ir svarīgi, kad ja jūs esat pirkuši ar BNB kaut kādu monētu, kas ir tomēr izvietota vēlāk uz Ethereum tīkla, ja? Tad svarīga lieta ir saprast tā, ka jūs varat claimot vai izņemt šīs te, monētas, izmantojot to pašu maku, jeb to pašu adresi. Ja? Tad šajā gadījumā tas būtu, piemēram, šis te 1808 beigās, ja? Es būtu, piemēram, no šī te maka šodien, piemēram, nopirkt šīs te monētas, ja? Bet es to būtu izdarījis, piemēram, nevis caur Ethereum networku, bet caur Binance Smart Chain, ja? Kā mēs pirms tam to būtu apstījušies. Es būtu šeit, piemēram, tātad to izdarījis, ja? Tad dienā, kad es varētu šīs te monētas claimot, es nāku šeit no šī te paša maka, tātad samainīt šo te Ethereum networku. Ja, plus atcerieties, ka jums ir jābūt šeit nedaudz šim te Ethereum monētai priekš tiem saucamajiem transakcijas maksām, viņi saucās gāzes maksā, ja, bet gāzes, tā kā benzīna nauda, ja, nelielam apjomam, lai jūs varētu operēt ar šīm te monētām, izņemt, mainīt, pārdot un tā tālāk. Ja, tāpēc nestraucieties, kādreiz, ja kaut kas uzreiz neparādās kaut kur, ja, vienkārši izziniet šo, un šī ir, teiksim, tāda svarīga lieta, ko saprast, ja, bet vienmēr atcerieties, ka jums jālieto tas pats, tā pati maka adrese, no kuras jūs tā kā kaut kādas lietas esat pirkuši. Tas ir tik tā, saproties. Kas vēl ir interesanti, tad šeit ir
Daudz dažādas interesantas lietas, ko es arī atradu, ka viena no lietām bija tā, ka, protams, šo te monētu ļoti daudz ir pamanījuši arī, teiksim, tā tālāk, lieli investori, ja, un es atradu tādu rakstu, kur kriptovalis investē 1 miljonu Wall Street presēlos. Ja. Tas bija gan brīdī, kad bija oficiālais presēls, kad sasniedz 20 miljonus, ja, šis te tā kā tokens, ja? Bet tas bija, protams, arī interesanti. Šeit ir, kur rakstīts, ka 2. augustā kriptovalsts ieinvestē $1 miljonu. Tad cilvēki tic tam visam pasākumam. Un šeit bija, protams, arī transakcijas nofotografētas un atsakotas. Ja? Tad, cik viņš Ethereum, pa cik Ethereumiem viņš bija nopircis, ja? Šo te coinu, tad lūk šeit. Šī tā kā māksla. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ir divas tā kā opcijas iespējams. Tas nozīmē, ka cilvēki tic šim te pasākumam, un šis pasākums vienkārši uzšausies kosmosā. Otra lieta ir, protams, arī brīdī, ka viņš uzšausies kosmosā, būs smags kritiens lejup, ja, kas ir priekš mums būtiski ir nenogulēt šo kritienu lejup. Ja jūs esat šeit tikai, lai tā kā ķertu vilni, ja jūs gribat šeit tikai būt, lai noķertu kaut kādu vienreizoju augšupēju, nevis piedalītos pasākumā ilgtermiņā, tad, protams, jums ir tā kā svarīgi to noķert. Lūk, skatāties, Twitters, ja, Twitterī mums ir jau cik, te jau ir 272,000 sekotāji šim te visam pasākumam. Tā kā ticiet vai neticiet, šis ir kaut kas, kas var būt viens no tiem retajiem pērļu momentiem, un tas ir iespējams arī iemesls, kāpēc mēs atgriežamies pie šī vēl 3. reizi. Atceraties, mēs neesam šeit, lai jums ieteiktu, ko jums darīt. Mēs esam šeit, lai dalītos ar to, ko mēs darām paši, un dalītos ar savām domām par to, kas varētu notikt, ja kaut kas notiks. Ja? Tā kā šajā gadījumā, protams, jums ir jāizvērtē, ka šī ir jūsu pilnība atbildība, ko jūs uzņematies piedalīties šajos projektos, ja, ar savu riska kapitālu. Un vēlreiz atkārtošu, riska kapitāls ir tā naudas daļa, ko jūs tērējat, kas jums paliek pāri pēc tam, kad jūs esat nomaksājuši savus ikdienišķās vajadzības. Ja? Kas noteikti nav jūsu pusdienu nauda, vai kas noteikti nav bērnu skolu nauda, vai vēl kaut kāds cits lietas. Ja? Tāpēc, lai pēc tam nav nekādu pārmetumu, ja nu gadījumā jūs nokavējat šo te lielo vilni, vai ja nu gadījumā jūs aizmirstat, ka jums vispār tāds koins ir nopirkts, ja, kā mēdz šādi un tad gadīties, ja sevišķi tiem cilvēkiem, kas piedalās daudzos dažādos šādu tipu projektos, jā, mēdz kaut kas gadīties, jā, tā kā tāds arī viss ir. Ko es jums varu pateikt? Tad, jūs atnākat šeit, jūs varat izvēlēties, vai jūs pērkat ar Ethereum, USDT vai ar karti, vai jūs varat šeit pārslēgties tieši tāpatām, kā es jums rādīju uz BNB. Tātad networks vai nu samainās automātiski, ko jūs pārslēgties. Un tad, protams, jūs ievadat summu, cik daudz jūs šos koinus gribat. Nezinu, piemēram, tur 100,000, ja? Un jums tas nepieciešams tātad 15 BNB šim pasākumam. Tātad jums jāpapildina savs maciņš. Kā lietot virtuālās makus, kā reģistrēties biržā, mums visi šie video ir mūsu YouTube kanālā. Tā kā droši skatieties, mācieties, izziniet un nenokavēt. Ja? Visas šīs papildus informācijas, kas jums jāzina par šo tokenu, jūs varat nākt un šeit vēlreiz izlasīt. Tad ir tas saucamais baltais papīrs, ja, kurš apraksta par to, kādā veidā šis tokens tiek reklamēts, marketēts, ja, uz ko viņš tiek fokusēts. Neredzu arī ar visu šo te roadmapu saucamo visām tām fāzēm, kā mēs jau ejam cauri un dzīvojam līdzi. Joprojām redzu, ka tas būs tokens, kurš uzšausies debesīs un pēc tam lēnā garā droši vien, kad sākam droši vien strauji, pēc tam lēnā garā dzisīs ārā. Hei, bet tā ir tikai mana doma. Ja, līdz ar to mēs, ko mēģināsim izdarīt, mēs mēģināsim viņu, protams, pārdot pēc iespējas augstākajā brīdī, augstākā cenu kāpumā, un cenu kāpums var būt tā kā visdažādākais. Ja? Mēs atceramies par šo te BC20 mēs stāstījām, ja? Tā kā šis bija tas viens no projektiem, ja? kurš visiem droši vien paliks atmiņā ar pozitīvām domām, jo pat tie, kas nogulēja šo te lielo kāpumu, ko mēs redzam šeit, ja, joprojām bija iespēja pārdot viņu. Pat īstenībā tagad, ja jūs viņu pārdot, jūs būtu 10–11% tā kā plusā. Ja, tas ir joprojām ļoti daudz, tas kādā ziņā ir ļoti pozitīvs moments, pat ja jūs esat nogulējuši visu šo lielo kāpu. Ja, lai gan rekord bija tāds mazs viļņveidīgs atkāpums, it kā izskatījās, viņš šoreiz varētu iet uz augšu, bet droši vien, kad tokens pazaudēja jēgu, tāpēc
Tāpēc arī šāds pasākums notika. Ja tas vēlreiz atkārtošos, tad ko nozīmē pirmspārdošana? Pirmspārdošana ir tas, ka jūs pērkat šeit, tie, kur ir tas tukšais periods, kamēr nav listots biržā, kamēr nav nevienā no šīm biržām redzams, kamēr nevienā biržā nenotiek nekāda tirzniecība, ja? Tikmēr mums ir iespēja priekšpārdot. Ja? Kas ir interesantā lieta, ja? Jā, mums kriptomānijai kā kopienas vadībai ir dažas priekšrocības tikt dažreiz pie šādiem tokeniem, jo mums ir savi avoti, ar ko mēs komunicējam, kur mēs skatāmies un tā tālāk. Līdz ar to visu, ko mēs varam darīt, ir, protams, dalīties ar šo informāciju ar jums. Un, ja jūs spējat adekvāti uz viņu reaģēt, tad jums ir iespēja arī, protams, nopelnīt. Tiem, kuri nespēja reaģēt vai vispār nav adekvāti, ja, tad, protams, tas nav priekš jums. Ja, un atcerieties vienmēr, kā es teicu vēlreiz, ja mēs šo te nereklamējam kā potenciālo ātro peļņas iespēju, ja, tas ir tas, uz ko mēs paši tā ceram un domājam virzīties un darīt. Taču tas, uz ko mēs kopumā fokusējamies, ir informācija, dalīties ar to, un lai mums kopā visiem ir jautri šeit kriptomānijā, ja, tāpēc mēs dažādu virzienu informāciju dalāmies, jo ja nav jautri un ja mēs kopā ar jautrību nevaram pelnīt naudu, tad par kā vispār visu to darīt. Ar to arī nobeigšu, lai forša diena, lai veicās, šis droši vien ir viens no tiem apskatiem, kurus vērts ir noskatīties līdz galam. Ceru, ka jūs to izdarījāt. Paldies par to, iespiediet laiku. Ir tomēr kaut kāds pūliņš, lai šos te visus video taisītu un šo te informāciju atrastu un meklētu. Mēs to novērtējam. Pagaidām paldies, lai visi izdodas. Čau!